Sveiciens visiem! Ar ko Lotos un Engure ir īpaši pasaulē? Lotos ir kā inovāciju nesējs, ekosistēmas veidotājs nākamajām paaudzēm. Nedaudz no vēstures. 1922. gadā šeit tika uzbūvēts 2 mastu kabatāžas burinieks Elza, un 100 gadus vēlāk mēs ar inovāciju palīdzību ejam tālāk. Tātad inovatīva kuģu pārvaldības ekosistēma, kurā ietilpst Maritime DAO, kuģu digitalizācija un pārdošana, Microshipowner, kuģu digitāla pārvaldība, un ShipCheck AI, kas ir kuģu inspicēšana, pārbaudes ar mākslīgo rīku palīdzību. Tāda Lotos galvenais mērķis ir sasniegts. Ja? Lotos tika digitalizēts, Lotos emitēja 403 obligācijas, un visiem obligāciju īpašniekiem 2025. gada otrajā pusgadā ienesa 3,9%, kas nav daudz, bet tai pašā laikā tas ir rezultāts. Problēma. Kāpēc tas ir ļoti svarīgi ar šo visu nodarboties un skatīties uz priekšu? Ir vairāki līmeņi šai problēmai. Jūrnieku daudzums Latvijā samazinās. Mēs tomēr esam jūras lielvalsts. Ja? Mums ir ļoti gara jūras piekraste un ļoti daudz ostas. Dažas aizsalst, ziemā dažas nē. Tātad tas ir viens no faktiem. Dotajā momentā ir aptuveni 8800 aktīvi jūrnieki, ja? Kas bija vairākus, man liekas, 5 gadi atpakaļ bija vēl 13,000. Ja? Tātad dinamika ir negatīva. Tātad pirmais risinājums, kas ir jāatrod, kā palielināt jūrnieku skaitu. Otra problēma, kas ir noteikti visaktuālākā, ja, ir jūrniecības profesija vairs nenodrošina tik lielu finansiālo atalgojumu, kā tas bija agrāk. Daži fakti. Pēdējo 10 gadu laikā, ja, jūrnieki ir zaudējuši ap 50% no savas pirktspējas. Ko tas nozīmē? Cipari. Inflācija ir aptuveni, oficiālā ir no 3,5 plus, ja, bet neoficiālā, ja mēs aizējam uz veikalu, viņa būs noteikti 5, 6, pat reizēm 7%. Darba algas pieaugums ir labākajā gadījumā 1 līdz 2%. Ja? Matemātika. Tātad 50% pirktspējas ir nost. Tas nozīmē, ka nākamie 10 gadi varam paredzēt būs vēl mīnus 50%. Ja? Tātad mums ir jārīkojās. Un šeit nāk palīgā mūsu projekts Maritime DAO, kurš digitalizē kuģus un ļauj katram cilvēkam, pasaules iedzīvotājiem, iegādāties daļu vai piedalīties kuģa operatīvajos procesos, ja, un saņemt dividendi. Nekādā gadījumā šis nav investīcija piedāvājums, šis ir vienkārši jums informācijai papētīt projektu, un ja ir interese, ja, šeit pat Engurē droši variet uzdot arī kādus tehniskākus jautājumus un tā tālāk. Ja? Tāpēc kuģis pelna, ar ko kuģis pelna? Kuģis pelna kā naktsmājas dotajā momentā. Ja? Lotos.eu ir aprakstīts vairāk, ja? Pilns izklāsts. Gatavojam arī pārsteigumu. Tur kuģīši aizmugurē varbūt redzēt jumtiņu. Ja? Tā kā, ja kādam ir vēlme apskatīt, piedalīties, ja? Laipni lūgti jūs un gaidīsim ciemos. Ja? Atā, lai jauka diena!